Mūsu brīvdienas šajā Indijas pusē ir beigušās. Šī vieta bija ļoti skaisti, ļoti. Tik forši saimnieki, tik ļoti izplīdzīgi. Visu mums, tu tik viņiem pajautā, un viņi visu tev izdarīs. Ļoti forši, ļoti. 10 no 10. Jā, diemžēl jāčekojas ārā. Un pilnīgi noteikti var teikt, ka šī vieta ir fantastiska. Tā arī mums tā likās un cerējām, ka tā arī būs, izvēloties šo vietu. Protams, vēlreiz atkārtošos, nav no lētākajām vietām šajā apkaimē. Šeit var dabūt naktsmājas par ļoti mazām naudiņām, bet ļoti parasts naktsmājas. Šī vieta noteikti ir mūsu Karnatakas štata ceļojuma highlights. Pilnīgi noteikti. Jutāmies šeit kā mājās, pamakšķirējām zivis no balkona. Vienkārši nevar iedomāties, kā šāda skaista vieta varēja trāpīties mūsu ceļojumā. Bet, mums jābrauc tālāk atpakaļ uz Goa. Vēl 3 dienas, vēl cerēsim, ka uzspīdēs saule, un mēs brauksim uz Goa, uz Palolem, kas ir vairāk stāsts par jūru, pludmalēm un veco mūku. Viss izčekojamies ārā. Mums foršā mājiņa uz 3 dienām bija ļoti. Mājiņa uz vistu kāju. Saulīte izskatītos daudz labāk, bet jūs saprotat, pa ko šeit iet runa. Šās 3 mājiņas uz vistu kājiņas, kas skatās pāri ūdeņiem. Priekšā ir dzelzceļa tilts, tālumā ir kalni. Zvejnieki ķer zīvis, cilvēki brauc ar laivām. Mēs, diemžēl, ar laiviņu neizbraucam, mēs astājam uz šo rītu. Domājam, no rīta izbrauksim ar laivu, tas bija viens no mūsu highlightiem, ko mēs gribējām izdarīt. Pabraukt ar laiviņu pa mangroviem, 2 stundas parasti to dara cilvēki no rīta. Mēs piecelušies bijām, bet visu nakti rītīgi gāza lietus. Es domāju, nu labi, kā ir tā? Atstāsim to citiem cilvēkiem, jo iespējas jau tāpatās ir labs. Un, jā, ja jūs esat šeit, tad noteikti ar laiviņu brauciet. Tas ir noteikti krūti. Es skatījos viģiks un man rītīgi patikās. Un es domāju, ka mēs ļoti to izbaudītu, bet... Nu, tiemžēl mums nesanāca, bet tas jau nekas. Kā itāji? Kā itāji? Tā mums arī reku nes somas, neļauj mums pašiem nest vispār. Nu, kur vēl? Es vispār nesaprotu. Te nu atkal bija noslēdzies vēl viens posms mūsu Indijas ceļojumā. Mēs dosimies atpakaļ uz Goa štatu, un šī vieta noteikti paliks skaistās atmiņās, bet mūsu ceļojums turpinās. Un mēs ar savu Mahindru braucam ziemeļu virzienā. See you next time. Thank you for your service.
We pay when entering. Okay, thank you so much. Okay, bye-bye. Sabrucis daļai. Sabrukušais posms pa labu roku tagad. Tā jūs nevarat redzēt. Nevar redzēt, bet cilvēki kaut ko remontē, kaut ko stutē apakaļ tagad. Un uz otru puses kā šī šāds. Priekšā izskatās bišķiņ gaišāks debesis. Drusku mēs tuvamies saulēnai Goa. Un parādījās Mumbai uzreiz. Tur nevienu vārdu pa Mumbai neteica. No Mumbai nekāda sakara ar Goa arī nav, tā ir Maharashtra. Bet, jā, mēs ieslabais Goa. Un jā, redz, milicija, nu, ir cevišķi šajā virzienā, ja es braucu ar mašīnu, kas ir reģistrēta Goa, te viņi vispār nepievērš uzmanību, ko te es tur varu ievest no Karnataks uz Goa, vai ne tādu, ko es varu izvest no Goa, visu kaut ko interesantu. Bet, un mašīnām, starp citu, var pateikt, kura ir reģistrēta kurā štatā. Karnataks mašīnām ir KA un Goa ir GA. Nu, redzēja arī Keralas mašīna, tā bija, laikam, KL vai KE? KL. Just katram štatam, katra numurzīme ir pirmie burti parāda, kurā štatā ir. No kura štata. Es vēl pakaļ Goa. Un iebraucot, protams, Goa, pirmais, ko es pamanīju, un jau, man liekas, jau otrais vai trešais. Liķeru veikalu. Es arī redzēju. Liķeru veikalu uzreiz ir. Tas ir tā, iebrauc un aidāt vesele vaļā. Jā, sākas uzdzīve. Līdz tam tu vari bija godīgs. Jā, tu nebija vispār neviena, ne smakas nav, vispār nekur, tu nekur nevar nopirkt alkoholu. Jā. Vispār nav veikala nevienā. Kalangut. Oh my god, Kalangut. Good. Dud sagāri. 113. Ai, tu nāc. Tomēr mums arī apturēju pārbaudīt. Redz kā. Nu, kas tas bija? Eka, svilpoja tikko kā turēja no otras puses, vienkārši aiznesās garām pofīgi un... Tā notiekās. What was that? Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Nu, es nezinu, ko. Kaut ko paskatījās, īsti pat neko aizgāju. Aizgāja, viņš ko nedarīja, vienkārši pastaigāja ar maniem dokumentiem, ko tur. Jā, jo... Tāpēc, ka tas otrs, ko viņi stādināja, neapstājas, viņš vienkārši aizlidoja 100 km/h. Jā. Arī to mēs dabūjām. Jā, iesvilp mums riktīgi pakaļā. Jā. Ne priekšā tieši izvilp. Jā. Bet jā, smieklīgi, es paņem to pastu, es dodu viņam internacionālā tās tiesības. Es saku, vai tās tiesības ir? Nu, es saku, nē, reku tiesības nāks tūlīt tās, reku Anglijas tiesības paņem. Paņem tās tiesības, pat nepaskatījās, paņem aizgāja ar tām tiesībām pāri ielai vienkārši tur. Svilp par tam, kas pretī brauc, viņi neko neskatījās manās tiesībās. Aizgāja tur, pastāvēja, tiesības tā viss man rokā stāv viņai. Un atnāca apakaļ, ok, brauc. Ok. Nu tā, es nezinu, kas notika īstenībā, bet... Nu tāds experience, interesants. Ak, tu Dievs. Ak, Dievs. Tas ir kaut kas. Ir kā viss tik forši viss sākās un viss. Bet pagaidām mēs esam palikuši bez mājām. Jo mēs norezervējam vakardien kaut ko te norezervējam, atbraucām te īsta drausmīga elle tāda, ka vispār. Bet bija tā kā mums samaksāts it kā jau, bet nu tāpatās izstrīdēja, dabūjus mums puscenu apakaļ. Nu tā pus nav vienkārši sanāca samaksāt puscenu, vienkārši tāpat, vienkārši lai tik no turienes projām. Tos mēs pa velti dabūjām. Kā tā? Mums tur kaut kādi no abociem, tur vienam gatavs bija, viņš tur kaut kā sarunāja un tie iedeva pa velti. Pa puscenu.
No potenciālajām briesmīgajām naktsmājām Palolemā mēs veiksmīgi tikām ārā un izlēmām palikt Agondā, vietā, kur bijām noskatījuši jau iepriekšējās vizītes laikā. Ar to neveiksmīgo rezervāciju bija tā, ka tas galīgi negāja kopā ar to, kā mēs gribējām pavadīt savas pēdējās 3 dienas Indijā. Un nav jau tā, ka esam baigi izlepuši vai mums būtu baigās prasības. Vienkārši tā vieta rāpies galīgi neatbilstoši aprakstām un ekspektācijām, tumša, maza un netīra. Un par cik norezervējam to caur booking, tad sanāca pazaudēt nedaudz naudu, jo norezervējam ar priekšapmaksu, bet, kad atbraucām, tad sapratām, ka galīgi negribas tur palikt. Un pat filmēt neko negribējās, un sanāca dusmas, līdz nonācam savā jaunajā oāzē Agondā. Diena un nakts par to, kas mums netīšām gadrīz vai sagadījās, kur mēs varējām palikt un vienkārši nojūgties. Tur ir jūra, var arī dzirdēt laikam. Ir pāris mājiņas, vēl 2-3 mājiņas tur. Un tad 2 vai 3 mājiņas tur ir reception, un tur upe tiek iekšā. Kādam vaiprātām mēs tikko izgājām cauri. Tas ir pilnīgs čau. Jo pat īsti, es pat vēl aizvien nevaru mazliet tā kā attiekties no tā šoka. Vai ne? Jā. Bet mēs esam skaistākajā vietā, kādā vien var būt tagad. Tā. Mēs esam Agondā. Mēs ejam uz banku, kur te vēl citur mēs varam iet. Gar jūras krastu. Jā, ejam uz banku. Kaut kur tur esot. Ja šī vieta ir pasakaini skaista. Pastaigājam gar jūru, atnācam uz Agondas centru. Iespējams, ka uz vienīgo bankomātu, kas te ir centrā, un viņš nestrādā. Tā kā mums vajadzētu samaksāt par mājiņu, kurā mūs jau ielikuši iekšā ir, kurā mēs dzīvojam, bet es nevaru tikt pie naudiņas. Tāpēc, thank you so much. Un drausmīgi sutīgi šodien, tiešām vienkārši vaiprāt, saulīti kā nespīd taisni, bet ap 2 raibi mēs esam riktīgi slapi. Jā. Vienkārši pagājām pa jūru, likās, ka es krosu noskrēsies. Par cik naudiņas nedabūju, mēs varam iet veiklā, paskatīties kaut ko nopēc garši. Jo bišķiņ cash mums ir, protams. Bet nav tik daudz, lai varētu samaksāt par naktsmājām. Un ko mēs te varam ieraudzīt un šodien? Viss kaut ko. Es esmu tik laimīgs, ka es esmu šeit. Nevis tajā... nezinu. Tā sagadījās un galīgi čoti neaizgāja mums tā Pallem, kur mēs bijām. Galīgi neaizgāja viņi mums šodien. Pludmalē gan nav iziet, varbūt būtu forši, bet tas, kas tur viss darījās, ko mēs redzējām un kas notikās, par kur gan joprojām neesam pastāstījuši, tas bija pilnīgi garām. Eku Simbrauls Beach Resort, mēs tādu arī skatījāmies vēlreiz. Ne? Jā, tas bija viens arī. Agonda. Mēs esam iepriekšējā epizodi izbraukuši ar mopēdu šeit cauri. Ļoti smuka vieta. Visu to esam uzfilmējuši. Vai ne? No mopēda. Jā, tikai no skūterīša. No skūterīša skatu punkta. Jā, tagad mēs esam kājnieki. Kāpēc es saku tieši to pašu, ko es saku? Es nezinu, tu atkārto visu laiku to, ko es runāju. Tas ir tā lieta. Bet tas ir kāds te ir mieši, tu pēc tieši man 10 reizes labāk patīk. Jā. Tā, es teiktu, man ļoti patīk Palolemā. Man patīk Palolemas pludmale, mēs toreiz bijām. Bet tik šausmīgi, tik ļoti bizies bija un speciāli tas tā māja, ko mēs... Tas bija vaiprāts. Tas, ko es nevaru, to Aiņu uzfilmēju kaut ko, vai ne, mēs iegājām iekšā un es varu diezgan rupši arī biju šoreiz. Bet kā itai? Tā, mēs ejam tagad meklēties vakariņās. Jā, viena kafejnīca mums ir šeit pat blakā. Jā, un otra? Bet tā kluss un mierīgs. Nekas, tāpēc, ka mēs tur neesam. Jā, man paskatīties. Vakariņu laiks. Pasūtījām zivi ar kartupeļiem, ar īsiem, vienu ūdeni. Un viss. Tas arī viss, jā, bet beidzot tiksim atkal pie zivis. Mēs tiksim pie zivis. Mēs redzējām, mums atnes parādīt dažādas zivtiņas. Cenas nav tāda standarta. Nebija jādusmojas. Jā. Pa nestandarta cenām. Nebija jāprasa. Are you sure? Jo mums bija viens gadījums, jā, kad pa dienu piedāvā vienu cenu, to pašu divu atnes vakarā, un tad tas cilvēks tika, un tad uzbēs tādu ciparu, kad man bija jāprasa, ka tu esi pārliecināts. Jā, mēs esam aizskāja prom un... Jā, tur bija savu komēdiju. Tur bija savu komēdiju. Jā. Šitas ir karijs, un tad, protams, arī, un šitas ir
Nekarīs. Nekarīs tas ir. Nekarīs. Nu, vairs nekarīs tas ir. Jā, izskatās labi. Izskatās labi. Bet jā, kā jau šodien es norādīju savu lielo pirkstu, šodien atkal pasūtījām zivi. Un bez dzērieniem šodien mēs tikai ūdeni šeit. Tāpēc, ka mums ir šodien budžets konkrēts kaut kāds. Nu viss? Jā. Bet mums būs zivs, viena lielā zivs uz 2. Jā. Ar dažādām mērcēm, vai ne? Viena asa, viena neasa. Un šoreiz mums būs gan rīzi, gan čips, gan kartupeļi. Jā, jo viņi vienmēr piedāvā tos zivis, vai ne? Viņi uzcep tās grilētās zivis un piedāvā kartupeļi un čipšiem nāk. Mēs vienmēr sakam, davai, no rīsiem uzstājas kartupeļus. Nē, man šodien kartupeļi būs un rīsi. Jā. Ideāli. 1 uz 2. Nu jā, es domāju, ka tur pilnīgi pietiks. Bet īstenībā, vai tas mums izskatījās, ja mums atnes 2 štādas zivs galdās? Bet 2 pat izskatījās, ja godīgi. Nē, bet tā, zikā, kur tad mēs viņu? Vienu te stāvēt, otru te, un tad, tālāk, ko tagad? Jā, nu varbūt ir ok, bet man liekas, smukāk izskatās, ka viena pareizi. Vai ne? Daudz solīdāk izskatās. Nu, un kartupeļi un rīsi? Tieši tā, perfekti. Pie jūras dzīve mana. Krit vai kociņi. Ejam mājās. Jā. Kaut ko pa tums. Lietus piln? Jā, lietus līst. Drīt vai kociņi? Drīt vai kociņi. Atkal lietus. Un mēs smieklīgi meklējam savu hoteli. No jūras un vēl, tur tā lieta nevar atpazīt, kurš ir kurš, kur jāiet iekšā. Jā. Atcerāmies, ka bija vārtiņi, kas tāda ne vārtiņi, bet 3 dēlīši tādi. Pa tums neko nevar redzēt, bet laikam atradām. Tagad meklējam, kur ir mūsu istaba. Jā. Kur tie augļi? Kur tie augļi? Re, kur? Tad jau šitā? Jā, šitā. Ir augļi šeit. Tad jau šeit. Ir mēs, kas pa istabu mums ir šeit? Jā. Ir 2 istabas. Viena šāda. Viss tā kā pienāks. Otra šāda. Nu jā, duša, un pašlaik duša ir dabiska. Līs lietas, kur un... Mēs tu te mazgājas un viss šampuns aiziet. Augiem. Šitas ir balī stēlu saucās. Tā mums ir te uzgaidām atcelp. Ka mēs varam padzert veco mūku. Vienu pa visu vakar jau var. Kas par fantastiski rīt. Miers, klusums, tikai vārniņas apkārt. Kokā aug papajas, kas joprojām vēl nav nogatavojušās. Vakar nebija, šodien arī vēl nav. Un šajā mājiņā, kad tu, piemēram, aizēji nomazgāties vai aizēji uz kungu vai dāmu istabu, jūra šalts arī tur. Interesanti sajūta. Vakar sēdēju, domāju par dzīvi un dzird, kā viļņi, lieli viļņi nāk jūras krastā, tepat blakus. Fantastiski sajūta. Mēs tev vans, te bāja pašiem savus roždārs. Šeit ir duša. Ja līst lietas, arī lietas tev līst tajā brīdī, kas ir vēl foršāk, mazāk ūdeni vajag, liels spoguls. Un šeit tu dzīvoji, es atnācu uz šādu telpu un staigā te pliks. Un jā, tā kā Tarzans. Un no koka tev vēro kovārņi. Šāds te pirmais rīts. Tagad mēs ejam uz jūru. Jā, ļoti tālu. Es jau viņu dzirdu. Augstslēgšanā. Vai ne? Vai ne? O, nu jau gan tu latiņu pacēli. Vajadzēja no mājas tev kā. Iedomājies, viņš tev lec pāri. Jā. Ak, Dievs. Nu viss, un esam pie jūras. Aha! Skaidrs, re, kur viņas ir. Šajā pludmales daļā ir briesmīgi daudz govis. Vairāk nekā jebkur. Visur, kur mēs bijām, bija govis. Šur un tur, pa 1, pa 2, 5 varbūt. Varbūt 10. Bet šeit ir, es nezinu, tie pie 100 kaut kur govis vienā vietā. Viss galvenais ir pludmalē. It kā apkārt, tas viss tik zaļš un būtu tik daudz viņām ko ēst. Bet viņas viss guļ te smiltīs.
kaut ko kožļā. Es nezinu, kas viņam pa kožļiem visām ir. Ko viņas ir kožļā? Jo govs vienmēr kaut ko kožļā, bet es iedomājies, ja govs ir kaut kādā pļāvā, viņi kožļā zāli. Un ko te viņi kožļā šeit? Bet citas guļ ritīgi, citas guļ pilnīgi tur atrubonā. Nu, tur jau tā lieta. Ne? Acis izbolījuši. Šausmas. Un interesanti, jā, šīs visas govis tagad no rīta, agrā rīta stundā visas guļ. Pēc tam pa dienu viņas kaut ko staigā. Bet tiešām pirmais, kas man vienmēr nāk prātā, ko viņas tēd, iedomājies, cik daudz tomēr viņam vajag kaut kādu barību, kaut kādu zaļo barību. Kas te ir? Lielā vairumā apkārt tur. Bet viņas visas ir pludmalē. Nezinu, varbūt viņas aiziet paēd kaut kur. Un atnāk šodien tusēties un vienkārši guļ. Varbūt priekš viņām ir, šī stunda ir gulēšanas stunda. Šeit vienai govi ir grūts vakars bijis, laikam vakar izskatās, viņa te viena pati guļ, asti vicina, priekšā ūdens pudeli. Nu, super. Ko iesim ar aici, pastaigāsimies gar pludmali bišķiņu. Te ir riktīgi forši, ja tu gribi no rīta piecelties agri, izskriet kaut kādu krosiņu, varbūt, ja tu esi krosiņu skrējējis. Jā, vai ne? Ir, riktīgi. Un jā, tikai tās viesnīciņas, Agondas pilsēta ir, respektīvi, tā pilsēta vai ciemats. Ja viss ir izvietots gar jūru, tikai gar jūru šādas te mājas, kur pārsvarā ir vietas, kur tu vari apmesties. Un tad ir viens ceļš, kas ved visu laiku gar tām mājām no otras puses. Un tas arī viss. Agonda ir šāda pilsēta. Tur nav tālāk iekšā krustām šķērsām ielas vai kas. Tālāk tur ir upe un džungļi. Un šī tik smuka pludmala. Žēl, ka šodien nav saulains rīts, lai varētu parādīt šo pludmalu visā krāšņumā, jo noteikti te būtu tāda, ja saulīt spīdē, te būtu tā, ka liktos, wow, šī tā gan ir rītīgi krūta vieta, vai ne, rītīgi tāda tropiska. Ja, ka palmas krastā tur ir, viss notiekās. Bet bišķiņ pelēks debes, un tā liekas, varbūt tā nav tāda pludmala, uz kur es gribētu tā kā braukt, ja? Bet tas tikai tāpēc, ka visu nakti bija pērkons un zibens un lietas atkal, jo mums ir uznācis virsū kaut kāds ciklons dīvains. Paldies Dievam, ka mēs neesam viņa epicentrā, kas ir vairāk uz Indijas dienvidiem, jo mums bija plāns doties uz Keralu, vispār sākotnēji, un Keralā tur riktīgi negaidīts, vienkārši ir, nezinu, kas tas par ciklonu tādu, ar baigo vēju un baigiem lietiem, tagad pašlaik baigi plosās. Pavisam netālu no šejienes. Nu, šeit ir tā, uz robežas, bet, saulīt ir pazudusi. Nezinu, cik ilgu laiku, vai varbūt tās būs rīt vai parīt saulēna diena, bet tāpat tās riktīgi forši un riktīgi priekš čiliņi, jo mēs gribējām pēdējās dienas vienkārši pavadīt, atpūsties, pavadīt ar dabu, mierā. Man liekas, ir baigi labi. Reku iekšā upē iet zvejnieku laivas ar zivīm. Vienu garšīgu zivi no šiem zvejniekiem iespējams mēs pagaršojam vakar. Un zin kā ir? Teikšu, ka bija baigi labāk. Riktīgi labs zivs bija. Mēs te upes ietekā, tu var mest savu šo metamo. Tīklu. Mest savu metamo. Viena ziva viņam ir. Good morning! Good morning! You catch any fish? No fish? Any fish? Jā? Ok. Bet tāds mazs ziltiņš tikai, vai ne? Mazs reņģīts. Beigās trauma īstenībā. Jā. Apkārt te, kur gaisā lidinās ērgļi, brūnie ērgļi un kovārnīši. Tie ir šausmīgi daudz tie kovārņi, vai ne? Ko mēs neesam vēl pagaidām redzējuši šajā vietā, tas ir mūsu draugu suņus. Tie laikam aizgājuši pilsētā kaut kur gulēt. Tagad jau rīt, tagad jau viņiem ir... Nezinu, siesta viņam gan jau. Un šeit vēl kaut kas interesants dzīvot. Ir puduri, kuros vēl
dzīvo interesanti dzīvnieki. Mēs bišķiņ vēlāk aiziesim, parādīsim arī tos. Vai, Dievs. Vai, cik paši. Nenormāli forši no rīta. Esam atnākuši, jā, vietā, kur upe ietiek iekšā jūrā, pašā galā, Agondas galā. Tālāk nemaz nevar aiziet, ja tu vienīgais neesi staigātās pa ūdeni. Un ja tu sadomā, tas staigāties un neklausīt, var dabūt rungu arī. Tik gan tādi ar šitiem var vēlinot, ja paskaties, kas par aci tīklam. Jā. Kur tad te var? Tas ir tā kā volejbola tīkls jau, kā arī izskatās. Kaut kas izlecis tur pa vidu. Jā, nu izskatās jau upi tāda, kurā ir jābūt dzīviem tiešām. Es brīnos, ja godīgi, ka viņš ar to lielo metamo tīklu, tā tik ļoti švaki tur izvilcis ir. Man liekas, ka es ar tik lielu metamo varētu, tā kā... Nejūt, ka smažo kaut kas pēc tā kā brokstīm? Es jau kādu laiku jau jūtu. Tā smarža nāk ar vien tuvāk. Un tā kā nepienāk, vai ne? Tā kā pa viļņiem, ja? Un šādā veidā tu vari apskatīt citas viesnīcas, piemēram, atnāc uz brokstīm. Mēs esam iegājuši vienā ļoti glaunā rezortā, kas te ir, uz kur arī mēs bijām kādreiz metuši aci, kad domājām kaut ko norezervēt Agondā, bet beigās mēs Agondā toreiz neko nenorezervējam. Bet esam apakaļ Agondā. Šajā viesnīcā mēs nedzīvojam, bet mēs varam paēst brokas šādā vietā. Tas ir ļoti forši viesmīlis, ir ļoti svaidīgs. Jā. Ko lai saka? Nu rīt piecēlos, nomazgāju muti un viss. Domā, ka iesim vienkārši gar jūru pastaigāties, bet Andrejs mani ieved tādā skaistā vietā. Nu, lūk, tad es esmu šorīt bez make-upa. Izskatos naturāli. Šodien mēs esam naturālisti. Un lūk, mums ir tātad olas, gribētu teikt maltā gaļa, bet ne. Šies ten ir omlete ar avokādo un gluten-free šitā te indiešu maizi, gluten-free, bezgluten maizi. Viņam ir pankūka ar kanēli. Vajadzēja gadīt 3 dienas, nu jau 4 dienas. Es varētu pankūku pēst. Tā ir? Laba. Ļoti. Kas ir, cik tu daudz augļu iekšā? Vau. Ritīgi augļu buķete. Tu teici, ka viņas ir tikai ar medu, tad tur pilns ar augļiem ir. Nē. Tas ir ar augļiem. Medu un vēl cinnamonu. Tas ir labi pēc kaut kāds. Labi, bet man ir olas. Jāpagaršo melnā maize. Interesanti, neko tādu es nekad neesmu redzējis un ēdis. Garši tā kā gluten-free pankūka. Vairāk pēc pankūkas nekā pēc maizes. Viņa arī izskatās vairāk pēc pankūkas nekā pēc maizes redz. Jā? Prīmā? Jo. Nu ne, iedomājies. Kāds interesants šeit mums te.
Pirmi piedāvā. Uz kopā. Un iesim parādīsim nedaudz, kas te notiek pašā šajā kompleksā. Kompleks ļoti skaists īstenībā. Interesanti, tipa mājas, tādas 3 stūra veida. Jep. Šāds te pie jūras var norezervēt ar skatu uz jūru, ar skatu uz dārzu. Īstenībā riktīgi krūti izskatās. Tikai ir cerēts bildēs, izskatās savādāk, un tad tu atbrauc, un tā kā mums bija vakar. Atceries, kā mums bija vakar? Mēs pareizā vietā esam iečakojušies. Tāpēc ir pašam jāatbrauc, jāpaskatās. Tas vislabākais? Jā, patīk. Nē, tu atnāc tādā vietā? O jā, šitien es varu riktīgi labi forši čillot. Šādi te skaisti. Nu, ļoti komfortabli šeit ir. Ļoti luksus hotels īstenībā. Jā, ja godīgi ejot šeit cauri trūkst vārdu. Thank you so much. Thank you. Un jā, šeit var nopildēties baseinā, bet tas laikam vairāk bērniem domās. Nezinu, tur visādas pīlītes un krēsliņi tādi maziņi. No. Godīgi ļoti skaists. Ļoti skaists. Tas ir tas labs, kurš ir tāda palmu mežiņa. Nu, ļoti saudabīgs dizains. Jā, un tur tālāk tiešām ir tā kā parciņš pie jūras neliels. Nu jā, tās 3 tur mājiņas. Un tad kur vēl ir lielāks mājas, 2 stāvu māja, laikam arī tur var norezervēt kaut kādu istabiņu tur. Un jā, tāds sevi cienošs komplekss. Tīri forši. Un saucās viņš Simrose. Ja tu esi Gondā. Bye, guys! Jā, mēs ejam atpakaļ pa vienu vienīgo garo ielu caurē Gondai. Un mēs jau bijām izbraukuši iepriekšējā reizē pa šo ielu ar mopēdu, ar skūteri. Un laikam ir uzfilmēts mums iela visā garumā, tas vairāk minūšu video, kas iespējams ir kaut kur pieejams, varbūt aprakstā. Ja kādam interesē, paskatīties tādu kopainu, kā izskatās šeit visa iela, izbraucot no viena gala līdz otram. Un jā, iela ir tikai viena, tur ir T-veida krustojums, uz kur mēs ejam cerībā, ka atradīsim tur naudiņu. Ja mēs neatradīsim naudiņu, mums atkal nav ko samaksāt par hoteli. Mums atkal jāņem viens vecais mūks. Tas mums nav jāņem, jo tas mums ir uz 3 dienām. Bet, jā, šādi te. Nu, forši, es tev teikšu, īstenībā man patīk iet gan gar jūru, man patīk arī šī iela. Tā kā, jā, pāris dienas te var čillot un neko nedarīt. Šo te uzfilmēt jums. Oh, no! Oh, no! Ai. Today, no? Maybe later? Maybe, ok. Nu, nekā šodien. Šodien arī nekā. Vakar te bija ATM vēl aparāts. Šodien viņš te vairs nav. Te tikai stāv pisuļka, kas norāda, ka nu nekā. Mums šodien cash atkal nav un saimniekam mēs atkal neko nevaram iedot. Bet tas jau nekas. Mums ir plāni B, plāni C un plāni D. Otā. Un jā, ja jums vajag banka Gondā, šāda te banka ir T-veida krustojumā, vienīgai krustojumā Gondā, tur, kur ir baznīca, arī kur ir baznīca priekšā. Tas ir pats Gondas centrs. Lūk, šāda vieta. Tā arī izskatās. Visāds. Tā kā viena veida, bet izskatās interesants. Ļoti garšīgi. Smaržo vienkārši neaprakstām labi. Ak, Dievs! Tiešām kūkas te ir. Visādas. Ja tev ir dzimšanas diena, vai ne? Tāda diena izdevusies. Tieši tā. Bez kūkas nav dzimšanas diena. Ja? Tu vari nopirkt un iet, tā kā paņemt viņu līdzi sev vai rekur pasēt tādā foršā kafejnīcā šeit. Un tur iespējams ir galdiņi un tur ir aiz galdiņiem tālāk. Tā mazā upīte, cik noprotam. Es paņemšu to ar Nutellu. Jā. Ak, Dievs, ai, tikus pie kūkām.
Tas ir vājprāts kaut kāds. Kā jau solījām, ka mēs kaut ko jums parādīsim, mēs tuvojamies vienai vietai, kur ir tikai viena šāda te. Vietiņa. Kur ir pilns ar dzīvniekiem, interesantiem. Kurus es nezinu, vai, tā varat uzreiz tagad pamanīt, par ko es tagad runāju. Paisim, ja kamera pagriež uz stūrieni. Tā jau it kā gluži ne. Tur vajag mazliet ieskatīties. Šeit pilni koki. Neskapēc tieši tikai šis koks, un varbūt nākamais, ir pilns ar lieliem sikspārņiem. Vakarā mēs te gājām, baigies uzfilmēt, viņas nevarēja, bet viņi te lidinājās apkārt vēl. Un esam atpakaļ uz savu viesnīcu. Šādā te vietā mums ir nogrieziens pašā ciema galā, kur ir tilts, kas izved ārā no Gondas uz lielāku ceļu. Un mums jāgriežās šeit iekšā. Tādā pašā nostūrītī mēs te esam pie upes, kur upe ietek jūrā. Un Gonda. Viss ciemats ir atpakaļ. Vakar te izstaigājām pa nakti, nebija nevainas. Mērkaķi pie mums te nav, bet mērkaķi ir tur pāri upē otrā krastā kalnā. To mēs zinām ļoti labi, un viņi tur ir. Un šitā te ir jāiet, un te nemaz nepateiks, ka te vēl joprojām ir pāris viesnīcas, un pa šādu vietu te mēs piebraucām. Un painteresējamies, vai nav kaut kas pieejams uz 3 naktīm. Un par laimi viņiem bija. Un šeit mēs esam nolikuši savu braucamrīku, un šeit ir mūsu viesnīca. Šāda te vieta. Viss. Buviem beidzās atpūte. Atnāc un piecēl. Viņas tik labi tur gulēja. Viss tika pieceltas un aizdzītas projām. Draudzenes laikam nāk uz tusiņu. Jā. Reku vēl viens bars nāk. Draudzene. Dažas nav draudzīgas, citas ir draudzīgas. Kur viņas tur aizgāja? Tusēties. Viena pa vienai nāk, viena pa vienai, Nāc. Jā. Jā. Tev jau patīka pakašā. Patīka pakašā šito, jā. Pasties, vai. Jā. Viss. Pietiek. Aizgāja uz numuriņu. Ej, tu nost. Labi gabali pagāja iekšā. Joprojām ir līdz
celim! Atkal pa celi dabūju. O, Dievs. Mani nabaga ceļi. Jā. O, Dievs. Rīktīgi forši jūra. Šitie viļņi. Lieciet manus ceļgalus. Mierā. Stipri lieli viļņi. Un jūra ir sabangota. Zem ūdens nav jēgas GoPro mērcēt, jo neko nevarēs redzēt. Bet ūdens ir smaržīgs un tīrs liekas. Bet redz, putojās. Putojās, bet redz, ka riktīgi bangojās. Bangojās, putojās. Tī nebūtu jāsāk rakstīt dziesmu šeit. Mums to jābrauc ir pēc, uz banku pēc naudas. Mēs to neesam samaksājuši saimniecei. Saimniece saka, zini kā darat, kā gribat. Man jūs esat apnikuši jau. Noies pasaka. Vesels suņa armija reku skrien kaut kur no viena gala uz otru. No rīta mēs gājām tur, neviens suns nebija, tur bija govs tikai un viss, un makšķernieks. Un visi suņi tagad iet uz to galu. Varbūt uz vakar pusi tur kaut kas priekš suņi būs. Nu, kaut kas sunisks vairāk. Varbūt uz kaut kādu koncertu iet. Vai suņu koncertu varbūt. Nu, tālu mēs jau nevar piezumot, jo man nav nekāds objektīvs te, bet, nu, jūs redzat, kas te notiekās. Visi suņi dodās uz Gondas līča pašu stūri. Govis reku sēž te. Govis īstenībā kā sēž, tā sēž. Jāpataust, vai vispār dzīves ir. Nē, tiešām. Jo, zin kā, viņas viss vienā vietā, varbūt tās ir vispār, nu, tā kā mākslīgās govis. Jāiet govis pataustīt. Kā viss kārtībā. Jo no paša rīta viss kā guļ, tā guļ. A ne, kustās, ausis kustina rekur. Nē, laikam dzīves, laikam vienkārši atpūšās. Požrā kaut ko. Nē, ir pie samaņas. Nē, bet šits man jāfilmē. Kam ir 18 mīnus, atgriežties no ekrāns, varbūt. Šitā te notiekās te. Pirmais, mazas kakiņas visāds. Čīk, tur vien. Kur man bija, tur man tik. O. Bet tāds mazs, zikā, un ļoti daudz. Un galvās ļoti sūdīgs pārtīs te bijis ir. Bet zini kā ir? Pludmale ļoti tīra. Nav nekāda asuma, kur tu var sagriezties kaut kā zīgā stikla. Bet govi kaks, ja atceros Latvijā mācīja, ka iekāp tajā ļēpē, un tev būs ārstniecība uz kaut kādiem vairākiem gadiem. Kā iekāpt govis tajā lielajā, nu, izdarībā. Ir esot ļoti, ļoti labi. Ak, Dievs. Šodien mums ir gan saule, gan lietus. Lietus, saule. Tas nekas. Pludmale paliek pludmale. Nenormāli labi. Šitās te relaksiņš ārprāts. Tik ļoti feini var relaksēties. Jā. Kad tev ir silts, vai ne, laukā. Un mums jau vairāk ir daudz neko nevajag. Vienmēr reiz liekas, Dievs sāk lietas pludmalē līt. Bet kāda vaina? Vienmēr, ka tu ielien jūrā, tā kā esi slapš, vai ne? Un tagad tev pat nav vienmēr, tev tāds kaifs un tāds slinks cilvēks var palikt. Eku spīd saule, uzlīs lietas, tev pat jūrā nevajag iet, vai ne? Tev viss ir, tu esi slapš un sauss un karsts un... Oi, dāmas un kungi, cik feinās vietās mēs esam ar jums paceļojuši. Jā, tieši tā, dāmas un kungi. Nu, uzlieciet to līkšķīt, jokarī. Tam sāk. Tas ir tesiens. Ej, tu nost. Fuck, es pat negaidīšu tādu. Atbraucām uz banku.
2 kilometri no Gondas centra ir vēl viena banka ciemā. Te ir pasta nodaļa un banka, acīm redzot. Nezinu, paskatīsimies, kā mums te paveiksies, vai varēsim dabūt kešu vai nē. Tad būs jābūt uz Palulem. Ja nē, tad jābrauc būs kaut kur citur, bet kā nav, tā nav, vai ne? Centrā mums naudiņas nav. Šādā te vietā 2 kilometrus no centra ir banka un iespējams pasts. Vismaz tā Google stāstīja man. Bet, vai mēs tiksim pie naudas vai ne? To mēs uzzināsim nākamajā sekundē. Varētu tā sanākt, ka te varbūt kaut kas vainagosies ar panākumiem, tāpēc kā kaut kāda kustība notiek un cilvēki pavada pie aparāta vairāk nekā 2 sekundes. Tā kā iespējams, ka šajā ēkā naudiņa ir. Un mēs varēsim samaksāt par savu īri. Savādāk jau paliek bezkaunīgi. Tiešām mēs tur peldamies, tusējamies, daramies. Zin kā, īri to jāmaksā. Tur redz, kā ir atbrauc uz ciemu. Pavisam riktīgs ciems. Ir riktīgi tā kā bišķi tā kā kalnos brauc augšā. Maz ciematiņš vēl. Šīt pat varēja teikt, ka nav Gonda. Un jā, šeit post office un banka, kura dod naudu. Tā kā otrā vieta, viena vieta no 2, kurā to var izdarīt. Un godam tagad varam samaksāt par savu īri. Jā. Višķiņ bijām piemirsuši, ka mums Somā līdz braukā šāds te. Pat nezinu, kas tas ir. Jebkurā gadījumā tas ir mūsu draugs no Karnatakas štata atbrauc atpakaļ uz Goa. Karnatakas arī būs. Lūk. Un atceries, ka mašīnā stāv visādi gardumi vēl sakarsoši. Tā kā mūsu balli var notikties pilnā sparā. Tikko jau biju, bet tagad parādīšu jums jūru, ārā līs lietus, ūdens atkāpies, te ir bēgums. Ritīgi savādāk viss izskatās. Es visu slapšais un aizdīšu jūs uz jūru. Es gribu parādīt, kur jūra aizgājas īstenībā. Mēs šodien pa dienu te pirms pāris stundām mēs te bijām. Un ūdens bija tur, kur tas sunīts sēž, bet tagad vairs nav. Un pirmīt riktīgi līja lietas, riktīgi gāza, bet tas jau, ja tev ir 30 grādi laukā un tu esi pie jūras, tas jau nav baigi, svarīgi tā kā. Bet jūra riktīgi atkāpusies ir. Riktīgi. Tur tā upe īstenībā, tur brauc laivas iekšā. Tur jau nevar nemaz iebraukt, bļāņas, tas jāparāda. Pārstundas atpakaļ. Zvejnieki brauc iekšā ar lielo laivu. Kur tu tagad nemaz upes nav vairāk? Ir vienā vietā, lai es parādīšu. Iedomājies, kā te šitien pa dienu bija rekur visur ūdens, un te arī rekur ir sekls. Un tad tur riktīgi, man liekas, tāpēc arī brīdina, lai neiet tālāk dziļāk, tur varētu būt sākties lielāks dziļums, strauji. Pirmīt bija riktīgi cool. Riktīgi gāza lietus, un es atnācu līdz jūrai, un te ūdens, no debesīm nāk ūdens, visur viens ūdens. Bija riktīgi forši. Tagad arī forši. Bet mēs uz piekus jau skraidījums turp un apakaļ. Kamera atskrēja tur, atskrēja apakaļ, paņem kameru, atskrēja apakaļ. Tā jau var nomest svaru. Un vairs Andžīšs nebūs tāds, kā jūs esat pieredzuši redzēt. Mums būs nemaz tik liels televizora ekrāns, jums vairs nevajadzēs, lai Andžīšs varētu viņos ietilpt. Bet šāda te jūra. Un šitas viss, rekur apakaļ. Viss bija ūdenī. Šeit visur bija ūdens. Līdz tai vietai, kur tā kā smilšu zona. Un šeku esam pie upes. Kas īstenībā joprojām ļoti strauja. Bet no rīta bija pilnīgi cits skats. Izskatās, ka rītīgi liela upe. Tā kā nāk iekšā. Pavisam savādāk izskatās. Jā, pavisams bēgums. Arī šeit, Indijā. Hello. Hi. No. We just exploring coast. Thank you. Un es tagad domāju, ja es esmu baigais copmans, es tagad neticu, ka šeit varētu būt zivis kaut kāds. Jā, ja no rīta man likās, jā, te varētu būt zivis. Tagad, zin kā, iepūt man trubā vienkārši, ka šeit varētu būt kaut kas, tāpēc, ka te ir sekls, ātri skrienošs ūdens. Es nezinu, no rīta mēs redzējām baigos tīklus.
ar rīktīgi lielām acīm tādām, kad tur tādi begemoti varētu nākt. Un viņi teica, ka viņi te arī noķēruši te upē kaut ko lielu ir. Nu, varbūt kā arī, ka ir. Es nezinu. Kamēr es sadūšošos kaut ko noķert pats savām rokām, pienāks brīdis, ka mums būs jābrauc mājās. Un īstenībā ilgi jau vairs nav jāgaida. Un šādi te upes ietek. Tīri smuki, vai ne? Var iebrīzt višķiņu upē. Īstenībā var. Ej, tu nost. Bet var reāli pāriet upi, pāri. Labi, tālāk nebridīšu iekšā, bet jā. Baigi dzīši te nav īstenībā. Tā laiva toši neizbrauks vairs te. Tā kā jā. Tā kā pa zivīm es vairs neesmu pārliecināts. Ja tur ir, tad tur ir. Un ja tur nav, tad tur nav. Paisams un bēgums. Vai būs kāda vieta uz pasaules, kur viņš man nemocīs? Visur. Tu tikko sataisies uz copi, nu tikai būs, ne tikai būs. Ūdens atkāpjās un tad... Labi, ejam apakaļ uz viesnīcu. Es jūtu, ka pilsēta sāk smaržot pēc vistām, pēc tandoori chicken. Es reāli sasmaržoju to barbecue, to cepto vistu smaržu. Rītīgi nāk no kaut kurienes. Nenormāli labi. So, vakariņu laiks. Nedīju savām acīm, ka te bija kaut kādi kuģi nāc iekšā, un ka te var pāriet tagad pats savām kājām. Vienkārši čau. Šitien ritīgi rimst. Visi, esam uz salas. Ritīgi labs. Ko tālāk? Ej, tu nos, labs. Smuki. Smuki upi izskatās. Mums te pilnīgā tropikāna. Šitādā vietā, vieni paši. Pārupē. Otrā krastā šitās te ir. Nezinu, kas tur notiek, kaut kāda ziedojuma notiekās. Kaut kas tiek dedzināts, vai kas tur ir? Jā, te apskatās tuvāk bišķiņ. Dievs, šitāda vieta. Un kas te ir, velns nezinu. Te kāda drāze kaut kāda. Kaut kāda saišķi sasiet. Te kā ugunskuri kaut kāda moška. Es neticu savam acīm, ka es pārgājuši to upi. Pa dienu šitas viss bija viens liels ūdens, domāju, rītīgi plata upi te ir. Un tagad tu vari pāriet. Tagad cilvēks. Plikām kājiem. Ai. Kas par skaistām vietām? Kas par skaistām vietām? Good evening. Čau. Čau. Kur te mēs ejam, ko? Mēs ejam pa tumsu, uz centru. Nu, ko, ejam naktī iekšā uz Agondu. Tālu nebija jāiet. Vispār nebija. Suņi visu iztraucēja visu lielo iešanu. Nu jā, gribējām baigi iet tagad kaut ko, bet padomāju, kāpēc jāiet kaut kur tālu, ja te smaržo pēc tandūru un mums ir paskatīt, cik smuka vieta. Jā. Un kas te notiek, kā saka, Dievs, kas tie pa moras ābēc. Nu, viņi te pārcentušies tiešām ir ar tik daudzām lietiņām. Nu, tandur. Tandur calamari. Chicken full, chicken half, vispār. Super. Interesantā vietā īstenībā nonācām. Tāda, nu, izskatās ļoti forši, bet cilvēks zāģē kaut ko šeit vienkārši. Ja? Tā kā bišķiņ gaterī. Ja? Viss? Galvenais, ka vakarā. Ja? Bet šitajā laikā es vajadzētu visam mīļā.
Pilnīgi tā zaļie, kad uguns virtu gaisa. Tur ir tā lieta. Aklas. Te no viss, te bišķiņi romantika ir. Te ir tandūrī cepās. Un, bet rītīgi suņi gaudo tagad. Ārpēc, kas tur notiekās? Tu valzības izpildēs krastē, vai kas tur ir? Prādīt nevarēs, bet nu. Redzi? Plodmale. Un rītīgi gaudo visu. Kaut kāds vaiprāts. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Nomierināja. Nokārtoja. Jā. Jā. Okay. Viņām bija tur savs nesaprašanās. Tā arī izklausījās. Pati iestāde, patuši tā vietni, redz, viņi pavisam gudīgi ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši, pavisam tādi. Pavisam vienkārši. Pavisam vienkārši, bet uzzināja tie dūmi, pasūtījām. Visās dīvainas lietas. Nu, kāds dīvainas lietas pasūtījām. Tandūri, čikeni un kalmās. Un dzērienu un ūdens. Nu. Un mēs teicām, ka mums gribās arī viss. Un viss mums tā kā... Nē, nu viņš, es nesapratu viņu. Es domāju, ka tas ir viss ķipa, bet, nu, likās, ka es varu par daudz jau pasūtījumu. Nu, jā. Gan jau, varbūt arī būs par daudz, kad atnesīs, bet, nu, to mēs redzēsim. Tur pludmalē suņu gaudā un tā kā govis tā kā kliedza un tā kā suņu gaudā nevarēja saprast tikko. Tik baisīgi Tas bija interesanti. Bet jā, interesanti vieta, tiešām interesanti vieta. Smuka, tā kā mums patīk viss. Un barčiks liels un dižens, kas par dzērienu. Dzērienu vairāk nekā labākajos namos Londonā. Tā kā. Jā. Nu, skatīsimies, kā, cepās viss. Kā man patīkās, kā viņš operē ar to tandūru. Tāds krāsnes lielā, viņš tur liek iekšā tās visas gaļas. Ritīs man, viņš parādīšu. Īstais indiešu tandūrs. Šādi cepās. Krāsnes. Tas tāpat krāsnes, kur lipina maizi apkārt, tā kā. Viss, ritī labi smažo, vienkārši tīvīgi. Naisiņš. Un pa to laiku mēs filmēja krāsni. Mums atnesa veco mūku un kaut ko. Šausmīgi interesanti vieta īstenībā, kur mēs sēžam visi viesi. Nav mūzikas, nekad neskan. Bet man uzzināja tas, ka ārā ir uztaisīta sirsniņa. Ārā ir sirsniņa un tie dūmiņu kupi, kad cep un rītīgi labi smažo. Tur ir tā lieta, man gribās redzēt viņu. Nē, tiešām, visi rītīgi forši. Tur ir, kas mums eiropiešiem pietrūkst? Muzončīgs kaut kāds, ne? Un te liekas, ka visi sēž un gaida, nu, kad tas sāksies, tipa, beidzot, vai ne? Jā. Bet visi ir bārstinām liels. Smaržo ļoti labi, vai ne? Tur ir grils rītīgi, barbīku cepās, vai ne? Bet tā, visi klusķām sēži, kur tur ir galdiņš un mūsu galdiņš. Nu, tā mēs sēžam, gaidam. Un ēdiens būs garšīgs, tad būs tikai... Tad būs 5 acis. 5 acis un viss, Jā. tur tā lieta. Atnācām, nevis paši jau atnācām, nevis jau nevilk mums tie iekšā, bet, nu... Ievilku suņi. Suņi ievilk, tas tālāk reiz suņi, un mēs ierācām iekšā, domāju, kaut kāds glābiņš der. Tur ir tā lieta. Jā, šis rītīgi blakām praktiski mūsu hoteliem ir tā kā. Un šodien baigi mazā staigāšana sanāca. Nu, viss, nu, ko, mēs sēžam gaidām visu. Gaidām savu visu. Galvenais, ka tā barbekju, tur tas pavārs, es nezinu, kaut ko pazudis. Tad viss tur plati cepās. Nu jā, viņš vienu brīdi gāja tur un kaut ko darīja, bet, nu, viņš tā kā aizgāja peltēsies vai kaut ko. Bet tu tā sirsniņa uzlikta rītīgi priekšā, tā kaut kam būs romantiskais vakars, iespējams. Varbūt mums. Varbūt tiem, nu, čaļiem, kas mums sēž blakus. Tā kā es īsti nezinu īsti. Tā kā, nu, sēžam un minam tagad vienkārši. Sēžam, minam un gaidam sev visu. Vismaz neorbu, dzirksos neiet pa gaisu vairs. Bet tāpat tur klapējas kaut kas. Nu, viegls āmurīts tāds, jā. Ritīgi maģisks vieta. Reāli, mēs esam palikuši tikai 2 pāri tagad, es un Aija un vēl 2 čaļi. Bet krāsnīgi liek, reāli vienkārši viss tiek, nu, uz tiem šompuriem. Vienu pēc otras tiek bāzti krāsnīgi. Man būs kaut skatīsies tāds. Tur ir tā lieta, bet tas smaržo vienkārši, pilnīgi, man ir, man zosādi pilnīgi. Varbūt es nepareizi pasūdīju kaut ko. Tur reāli, viņš krāmē tik liek tās viss iekšā un iekšā. Cik te mums pasūtījām viņas? Es nezinu, ko šo krāmē iekšā visu laiku. Nē, ok, tur ir sirsniņi, tur nāks cilvēki, varbūt arī paēst kaut ko. Jā, bet tur 2 cilvēki.
Es nezinu. Un 2 cilvēki ir sēž un viņi ēd jau. Un viņš tur krāmē. Un mēs esam vienīgie, kam nav ēdienas galdā. Jā. Tas tiešām nepareizi kaut ko pasūtīja. Es nezinu, varbūt tu pasūtīji 4. 4 pat nezinu, kā to visu uz galdu varēs uzkrāmēt tagad. Viņš saka, čalim, tu sastumi tos galdus kopā, vai kas tur ir? Vai ratus vajag pasūtīt? Tiešām tas savietīja, kur arī visi, visi aizgājuši. Vai tie, kas nav aizgājuši, tie, ēd jau. Un mēs pirmie, ne pirmie, bet otrie atnācām. Es nezinu, es tagad tiešām domāju, moškas pārteicies kaut ko, esam zin kā leksika ne tāda. Thank you. Oh my God. Tik labi smaržo, tiešām. Nopietni. Es tagad nejaukoju smaržu, vienkārši tā kā no Dieva nāk. Rītīgi labi smaržo. Thank you so much. Oh my God. Man patīk asēdieni. Šis ļoti asēdiens un, diemžēl, aici, Jā, zikā, ir ļoti paliek bez garšīgi. ēdiena. Arī tas kalmārs un vistiņi pat par sevi garšīgi. Vienīgs tas, ka as. Un mēs vienmēr, zikā, pajautājam, kā lai uztais vai mazāk asu, vai vispār neasu, vai vienmēr pusi tā. Un tagad pilnīgi kaut kā, aizmirsam, pat pasūti. Un visādās, kad abi divi ir vistiņi, tas kalmārs. Ir mega asi. Jā, man patīkās. Un zikā, man patīk asēdieni, un šīs ir pat raku priekš manis pat. Garšīgi, ļoti labi garši, bet baigās. Jā. Rīkšķi garši. Tad tu vari izdzert man veco bulku.